Čau, Renāt! Čau! Kāda šodienas mācība būs? Šodien mēs mācīsimies eļļot. Lieliski! Ko tu pastāstīji par eļļošanu? Eļļošana diezgan vienkārši. To jebkurš var izdarīt pie sevis mājās, neskatoties, ir tehnika vai nav tehnika. Tātad ir 3 veidi, kā var noeļļot savu koka grīdu. Ja nav lielā tehnika, var mēģināt ar parasto padiņu, ko nosauksim kā švammīti, ņemam, beržam, lieko noņemam. Nākamais ir speciālā eļļošanas mašīnīte. Viņa diametrā ir mazāka, būs laikietilpīgāks process, bet viņa vairāk eļļu atstāja uz koka. Nākamais, lielākais, ir viendiska mašīna, tā saucamais pulieris. Ar to pārsvarā strādā visi meistari. Kas ir tas, ko tu dari, Renāt, šobrīd? Es tagad mēģinu atzīmēt 3 dažādus laukumus, kur mēs 3 dažādos veidos noeļļosim grīdu. Jūs tā parasti darat ar katru klientu? Klientam parasti, ja ir izteikts vēlms par toņiem, bet nav pārliecība, ko es gribu, uztaisam vairākus kvadrātiņus. Tad dzīvē konkrēti savas grīdas var atnākt un parādīt, man patīk šis, taisam šo. Renāt, taisies kaut ko tam mazgāt. Kāpēc tas ir svarīgi eļļojot? Parasti pirms eļļošanas labi ir uzmazgāt grīdu, jo tad vairāk izceļās vēlamais pigments un arī grīdas švīks pēc slīpēšanas, pulēšanas nav tik ļoti redzams. Tāpēc mēs to arī izdarīsim, lai ir salīdzinājums. Davai pamēģināsim, paskatīsimies, kāda atšķirība. Es redzu, Renāt, ka mēs te tagad gaidām, kamēr tā grīda nožūs. Kāpēc tas ir svarīgi vispār? Man pašam bijis pieredzē tā, ka koks nav izžūlis un ūdens vēl ir, tad viņš reizēm atgrūž eļļu. Un sanāk, ka pēc tam pēc eļļošanas grīda būs pleķaina. Kas mums ir vajadzīgs mājas apstākļos eļļošanai? Tas ir padiņa, lupatiņa un patēļa. Kāpēc tā lupatiņa vajadzīga, Renāt? Jo ļoti svarīgi ir noņemt lieko eļļu nost. Savādāk, ja paliks tur peļķīt ar eļļu, tad ļoti iespējams, ka viņi nekad tā arī neizžūs. Sanāk, Renāt, šobrīd mēs varam redzēt atšķirības starp mazgāto un nemazgāto, ja? Jā, tieši tā. Un tagad mums ir mazā mašīnīte, kas paredzēta tikai eļļošanai. Un pamēģināsim, kā ir noklāt koka grīdu ar eļļu ar šo aparātu. Renāt, kas te mums tagad lielā tehnika aiziet, jā? Jā, šī jau ir nopietnākā tehnika, kur ir nepieciešama vismaz kaut kāda pieredze, kaut vai grīdas pulēšana, betona grīdas izlīdzināšana, jo ir bijuši gadījumi, kad var arī ielidot sienā. Gan aparāts, gan tas, kas viņam. Labi, Renāt, tagad mēs esam noeļļojuši, viss ir smuki, vai ne? Cilvēki noteikti grib zināt, kā kopt tagad. Par kopšanu viss ir diezgan elementāri. Ir speciāli paredzētā tā saucamās ziepjūdeņas, ko sajauc ar ūdeni, uzmazgājam ar viņu grīdu, atstājam izžūt un būs aizvērts kokam vairāk poras. Tas būs tāds tā kā lēvīte pāri grīdē, viņš nebūs tik jūtīgs pret mitrumiem un pret netīrumiem. Un tad visu šo informāciju var pie Grīdas Guru LV uzzināt, ja? Droši, tieši tā arī dariet. Tas atzīmēs Grīdas Guru, eļļošana, lakošana un mazgāšana vispārējais, ja? Jā. Paldies tev par šodien, davai nākamajā. Jā, viss tiekās.